pagājuši tas laiks, kad mēs priecājamies par dumjiem sportistiem. Šito īstenībā neviens jau neredz. Šis ir tāds, principā, mēs rādām visu, kas notiks. FIBAs galvenā prasība ne jau arēna. FIBAs galvenā prasība ir televīzijas produkts, kas pēc tam tiek translēts miljoniem cilvēku pa visu pasauli. Noteikti būs Jokič. Jokič ar šo hanteli cilās arī. Tu vispār nesaproti. Un nākamajā dienā bija Briana Adams koncerts. Pa nakti. Izraut ārā, visu setupu uzlikt, lai būtu koncerts. Tajā brīdī viņš man bija boss, tagad tā, kas sanāk. Es viņam esmu boss. Šis pasākums izmaksās 19 miljonu. Diemžēl FIBA neiedod tev kasti ar naudu, FIBA paņem kasti ar naudu. Mēs tur apsīsimies galveno telpu, tā ir viena telpa, kas ir principā visinteresantākā. Čau, Kaspar! Es gribēju sākt ar zini ko? Es gribēju tev pateikt tev un komandai paldies, ka jūs organizējat šādas lietas un palīdzat Latvijā piesaistīt turismu, jaunu naudu, jaunu uzmanību, un man liekas, zēbis tas ir. Es redzēju, lasīju arī kaut kādi 60+ miljoni iespējams tiek iepludināti iekšā Latvijā, Rīgā. Tā kā paldies tev par to. Paldies par vārdiem. Man ir jautājums tev, cik grūti vai kāds ir stāsts, kā jūs vispār šito te uzorganizējat? Kā tas notika? Jā, stāsts jau sākās pavisam vienkārši. Ja nemaldos, tas bija 21. gads vai 20. kad mēs zaudējām Bulgārijai, netikām uz Eiropas čempionātu. Un tad tā apmēram, tu sēdi un domā, tu it kā izdarīji visu, nesanāc, un tāds ir sports. Un tad tu sāc meklēt kaut kādas, kā sevi apdrošināt uz nākamajiem pasākumiem, tad domā, ok, varbūt var dabūt Eirobasketu, jo skaidrs, ka tev mājnieki iekļūst automātiski. Un tādā veidā mēs sākām plānot, jā, gribās Eirobasketu, bet nav tā, ka tikai mēs vienīgi gribam. Tur bija liela konkurence ar 7 valstīm, 7 valstis, no 7 valstīm vai 8 tajā laikā bija 3 dabū grupu un 1 dabū grupu un fināli. Un Igauni ļoti aktīvi arī gribēja, viņi 29. gadā dabūja, bet viņi 25. gadā gribēja, veica ļoti aktīvu darbu, bija gatavi savu arēnu, sāku Surhalu pārbūvēt jau tajā laikā no 6000 uz 10 000, jo prasība uz grupu ir 10 000, lai būtu fināla fāze ir jābūt 15 000 skatītāju ietopībai. Un tad mēs izgājām mazliet uz mazu blefu, pateicām, ka mēs gatavi viņu uzņemt arī fināla turnīru. Es teikšu godīgi, tajā brīdī mēs vispār nebijām gatavi, un mēs nebijām gatavi tādam pavērsienam, ka mums vispār kāds iedos visu fināla turnīru rīkot, jo prasības fināla turnīru rīkošanai ir daudz augstāks nekā grupu turnīram. Bet laikam ejot, diemžēl, jo viena no divas no valstīm, kas pretendēja uz fināla turnīru, bija arī Krievija un Ukraina. Tur sākās karš. Ungārija noleca dēļ Covid kaut kādu pasākumu, viņi nevarēja, līdz ar to viņu premjers pateica visu to, ka laikā lielie sporta pasākumi nebūs. Un mēs palikām vienīgie. Un vienkārši uz tajā brīdī tas, ka mēs uzdrīkstējāmies kaut ko darīt, mums iekrita rokās šīs, man liekas, fantastiskais pasākums. Un tādā veidā mēs viņu dabūjām, mēs gatavojamies, daudz ko pielāgojām, skaidrs, ka mums nav ne 15 000 arēnas, skaidrs, ka mums nav nevienas 5-zvaigžņu viesnīcas, kas vienu vietu var izguldīt 500 numuriņus, bet kopā strādāt ar FIBU, ar manu lielisko komandu, mēs atradām daudz risinājumus, šo to kaut kur pielāzām FIBU uz mazliet mazākām prasībām. Te mēs esam. 3 dienas un Eirobaskets būs šeit, pirmā spēle. Man tev jātājums, lai daudzreiz es runāju ar saviem viesiem par naudu. Man interesē, kā tas finansiāli izskatās, lai šito visu organizētu. Ir kaut kāds maģiskais FIBA iedot tev kasti ar naudu, vai dariet, rekuj budžets, viss notiks, bet kā ir realitātē, vai kāds notiek? Diemžēl FIBA neiedod tev kasti ar naudu, FIBA paņem kasti ar naudu, un tikai licence viens šim pasākumam izmaksā ap 7 miljonu eiro. Lai tu drīkstētu organizēt? Lai tev iedot vispār tiesības rīkot, tas ir 7 miljoni. Klāt pie 7 miljoniem tev ir visas prasības, kas jānodrošina. Sākot no tā, ko mēs redzam, halle, viesnīcas, brandings, darbinieku izmaksas, transports, čārteri. Tev no 3 grupām pēc tam ir jānodrošina splitojot izmaksas arī čārteri, jo komandām jādo. Viņi nebrauc ar mašīnām. Pat no Tamperes nebrauc ar autobusu prāmi. Nē. Visiem ir nodrošināti čārteri. Tas viss ir jāsadz dalībvalstīm. Attiecīgi, mēs bijām mazā tūrē, backstage'ā, visas tās telšu konteineru pilsētas, kas ir nodrošināts, visi ģeneratori, viss, tās prasības ir mūsu pleciem. Tā kā pa lielam aplēs šis pasākums izmaksās mums, kā organizatoriem, 19 miljoni. Labs, lai uzorganizētu šādu lietu. Un ienākumu kā veidojas, es saprotu, tās ir iespējams pašvaldība, kā ienākumu rados? Jā, mums ir 10 miljoni, mums ir valsts finansējums, 1,5 miljons ir Rīgas finansējums,
nu, un vispārējais ir mūsu saimnieciskā darbība. Tās ir biļetes. Tas ir biļetes, tie ir sponsori, tas ir attiecīgi mums ir jānodrošina viesnīcas katrai komandai 15 istabiņas, bet neviena komanda nebrauc ar stafu 15 cilvēki, jo šobrīd mēs redzam pēc datiem, ka Francija ir pasūtījusi 44 istabiņas, neviena komanda nebrauc ar mazāk kā 25 cilvēki. Tā kā tas viss ir arī maza peļņa, ko mēs gūstam arī no federācijām, no citām komandām, bet ir kaut kāda pamatbāze, kas mums jānodrošina. Tā kā kopēji, tas mums 7,5 miljoni kaut kur no saimnieciskās darbības pašiem ir jāsazīmē. Es kā mārketinga džeks jāpajautā, kas ir ar mārketingu, ko jūs dariet, lai šīs biļetes pārdotu, jo cik es saprotu, ap 60% jau viss pārdots ir no biļetēm pieejamām. Un, lai jau pieejamas ir 240,000 biļetes. Vai... Jā, šobrīd ir tā, ka Latvijā mums notiks 31 spēle. Okay. Tas ir 15 spēles grupā. Okay. Un pēc tam Eiropas labākās 16 komandas šeit tiksies uz play-off fāzi, kuras šeit no 6 4 iet tālāk, respektīvi arī ir Polija, ir Kipra un ir Somija, kur attiecīgi līdzīgi ir tādi paši grupu turnīri, un tad labākās 4 no katras grupas atbrauc šeit uz Rīgas finālfāzi, kur vēl 16 spēles tiks aizvadītas, lai noskaidrotu, jo kronēs čempions šeit. Pēdējo reizi tas notika, nemaldos, 37. gadā. Tā kā šādi līmeņa turnīrs un pasākums, tad mēs saprotam to visu stāstu. Un jā, būs 240,000 biļetes ir pārdošanā, un attiecīgi jau ka šodien jau vairāk kā puse jau ir iztirgota. Tas ir gan grupas fāze, gan arī play-off fāze. Ko jūs dariet, lai pārdot biļetes? Ir kaut kādas aktivitātes, ko jūs dariet? Ir kaut kādas aktivitātes? Protams, ka mēs darām aktivitātes sociālos tīklos, bet mums ir paveicies, jo skaties, ka ne biznesā, ne sportā tev bez veiksmes neko nevar izdarīt. Un pateicoties mūsu izlases, es teikšu, līdz šim lieliskajam sniegumam, es nebaidīšos pateikt, ka mēs bijām viena no karstākajām pasaules komandām. Tā kā tajā brīdī, kad mēs netiekam Eirobasketā, pēc tam tu sāc visu vinnēt. Un arī kaut arī mēs nodrošinājām, kā mājnieki Eirobasketa dalību Eirobasketa, mēs kvalifikāciju vinnējām ar 6-0. Pat arī spēlēs, kad kas neko nenozīmē, mēs spējām pulcēt skatītājus 12,000. Tas ir liels sasniegums un skaidrs, ka caur mārketingu, caur to interesi pār izlasi Latvijā šo 3 gadu laikā mēs esam izdarījuši kopā ar komandu, kopā ar treneri to labo stāstu, kad mūsu mārketings ir mūsu labie rezultāti. Un tad attiecīgi, protams, ka citās valstīs ar federācijām, caur viņu sostīkliem, taisot collaborations un tam līdzīgi, plus arī, protams, ka Igaunijas lieliskais rezultāts. Arī tur, tā kā viņi mūsu partneru valsts, jau šobrīd no Igaunijas ir nopirkt vairāk kā 35,000 biļešu. Igauni, jā. Tā kā, ja 25. gadā Igauni bija ap 20-25,000 iegādājušies, šobrīd ir 35,000. Tā kā ažiotāža no 2 mazajām valstīm ir liela. Protams, ka ir fani gan no Turcijas, gan no Serbijas, kas plāno braukt, un skaidrs, ka tas viss veidos palielinās mūsu fiskālo telpu no turisma ziņā, un tas ir tas galvenais. Tas nav galvenais. Galvenais ir veidot finansējumu, lai pēc tam mēs varam nodrošināt izlases, bet no valstiskā līmenī, protams, lai palielinātu fiskālo telpu. Šakils O'Neals ir viens no slavenākajiem sportiskiem pasaulē. 4-kārtais NBA čempions, olimpiskais zelta medaļnieks, kā arī pasaules čempions. Un Šaks ir ne tikai veiksmīgs basketbolists, bet arī investors, kurš savas spēlētāja karjeras laikā jau pieturējās pie viena principa. Iztērē tikai 25% no nopelnītā un iegulda pārējo 75%. Un tas ir ļoti saistīts ar mūsu šodienas sponsoru, Freedom24, kuri piedāvā iespēju ieguldīt akcijās, obligācijās, ETF fondos, un viņi arī ir regulēti no Eiropas Savienības, viņus auditē Deloitte, un viņi ir daļa no holdinga, kas ir kodēts Nasdaq biržā ar tirgus kapitalizāciju virs $11 miljardiem. Un, piemēram, jūs varat izmantot tādu ETF fondu, kas saucās VUAA, kas seko līdzi S&P 500 indeksam, un vēsturiski šis indeks ir nodrošinājis vidēju atdevi 10%. Un esam sadarbībā ar viņiem sagatavojuši linku zem šī video, kuru jūs varat iegūt līdz pat 20 akcijām, kuru vērtība var būt pat līdz $800, pilnībā bez maksas, reģistrējoties un pievienojoties viņu platformā, un arī pašam sākot investēt savai nākotnē. Un tagad turpinām šovu. Kā mums Latvijā izdarīt un panākt to, ka mums ir vairāk spēlētāji, kas tiek uz NBA un reāli kļūst par superzvaigznēm? Kas mums Latvijā ekosistēmā, basketbola ekosistēmā ir vajadzīgs, lai tas notiktu? Lai tiktu uz NBA, tur, protams, ka
ir jābūt talantam. Tu vari trenēties, cik tu gribi, bet sasniegt kaut kādu video līmeni, tas ir iespējams, es domāju, praktiski gandrīz jebkuram. Bet, lai spēlētu tā kā Kristaps Porziņš vai Dāvis Bertāns NBA, tev jābūt kaut kādam talantam, kuru tu nevis notusē, bet liec darbā, pilnveido un tādā veidā tiec. Bet, ja mēs runājam par, teiksim tā, lai spēlētu Eiropā, varbūt ne Eirolīgā, bet varbūt Čempionu līgā, Latvijas līgā, tu noteikti pietiek ar to, ka tu vienkārši ļoti, ļoti gribi, ļoti daudz iegulda darba, un tas var noteikti lielākā daļā tas bieži vien ir atmaksājis. Un kāds bija tavs vispār paša stāsts? Jo tu arī esi profesionāls basketbolists visu savu dzīvi. Nu jau visu dzīvi nē, jau gadu 7 un profesionāls funkcionārs. Bet mans stāsts bija vienkārši. Es nāku no Rēzeknes, tur basketbola plūsmas nebija. Atkal veiksmes stāsts, ka mēs spēlējām pret Rūjienas komandu, kur tajā brīdī, Rēzekne, Rūjiena, kur man pamanīja treneris, tā es nonācu Rūjienas komandā. Spēlēju, mācījos joprojām Rēzeknē, spēlēju Rūjienas komandā, spēlējām pret citām Latvijas pilsētām. Tur man atkal pamanīja Valtra basketbola skolu, pārgāju uz Valtra basketbola skolu. Tad attiecīgi spēlējām labi, pamanīja izlašu treneri, spēlē izlasē, tad nonāku Lukas Banki redzes lokā, kas šī brīža mums ir galvenais treneris. Tajā brīdī viņš man bija boss, tagad tā, ka sanāk, es viņam esmu boss. Tad pamainījās normāli. Jā, tā kā. Bet, protams, ka mums joprojām ļoti labas attiecības. Un, viens no faktoriem, kāpēc Luka pirms 4 gadiem pievienojās, noteikti bija tas, ka viņš nebija mans svešs treneris. Tā kā tas īsumā par manīm. Profesionāla karjera, Itālija, Spānija, bišķiņa eksotiska valsts kā Dubaja, Emirāti, kuras nāca uzspēlēt Dubajā. Tā kā sanāca pamētāties pa pasauli, kādu pieredzi iekrāt, bet skaidrs, ka tu būdams kā spēlētājs, tu vispār nesaproti, kad atnāc šajā vidē, kas te notiek. Jo gan fani, gan spēlētāji palielam redz, kad izēja laukumā, viss salikts. Bet kāds to visu nobrendo, kāds uzliek masāžu galdu, kāds uzliek leduskapī to visu ēdienu, kāds to visu sagādā, kāds sarunā transportu, kāds sarunā finansējumu. Es kā spēlētājs to pat nenojautu, cik liela komanda ir vajadzīga, lai mūsu spēlētājiem būtu praktiski viss, lai nekas viņam netraucētu profesionāli strādāt un sagatavoties turnīriem. Un tu arī, Kaspar, man labi minēja, ka pat ledi, kas tev ir atvesti, ir īpaši vesti no kaut kurienes, vai ne? Jā, ledi, diemžēl Latvijā mums nenotiek tik bieži tādi pasākumi, visiem pasākumiem noteikti ir pikseļu skaiti, cik ir jābūt, lai to kvalitāti to dabūtu, jo FIBAs galvenā prasība jau ir ne jau arēna. FIBAs galvenā prasība ir televīzijas produkts, kas pēc tam tiek translēts miljoniem cilvēku pa visu pasauli. Un jums arī, cik es stāstīju, ka jums būs arī tās zirnekļa tīkls, kur tur kameras kustās līdzi, skrien līdzi kameras. Jā, mums pirmo reizi Latvijā būs Spider kamera, mums būs Railway kamera, tā kā. Un mēs arī palūksim, lai iefilmē, var redzēt, tie visi ir komentētāji gabaliņš, šis visi ir, kas šie visi cilvēki. Tie visi ir žurnālisti, kur mēs zaudējam vietas, kur mēs varētu pārdot biļetes. Tur ir komentātori, šobrīd ir tikai viena rinda uz grupas fāzi, uz playoff fāzi. VIP vietas tiks mestas ārā un liks vēl viena rinda komentatoriem. Tur būs 2. Tā kā mēs redzam, ka tā kā mēs redzējām uz pārbaudas spēlēm Arēnu Rīga vai uz kādiem citiem pasākumiem, viņi pārtaisīsies, pārbūvēsies. Ļoti, ļoti būtiski, un skaidrs, ka tas ir paldies visai komandai, kas strādā dienu un nakti, jo mēs šobrīd jau cik ir 10:30, svētdienas rīts. Es ierados 8:30, te viss muģēja. Cik jums ir daudz cilvēku, kas vispār palīdz? Jo tu man teici, 500 brīvprātīgie? Jā, mums ir mazliet virs 30 cilvēkiem in-hausā, kas tur visu vada, bet tos 3 mums ir 500 cilvēki, kas ir brīvprātīgi. Mums ir arēnas cilvēki, kas to visu palīdz nodrošināt. Mums ir pēc tam to visu nodrošinās vēl apsardze, attiecīgi medpersonāls. Drošības dienas, kas palīdzēs to visu uzraudzīt gan Rīgā, gan vispārējo šoferi. Mēs saprotam, ka mēs runājam par vairāk nekā 1000 iesaistīto cilvēku, lai šis viss pasākums norisinātu. Kā jūs dabūjāt tos brīvprātīgos? Viņi paši atnāca, jūs kā sludinājumiem tas interesē? Kā tas notika? Īstenībā mums uz visiem pasākumiem, pa lieliem pasākumiem brīvprātīgie, un skaidrs, ka gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules kausos. Tā ir vispasaules prakse, ka ir daudz brīvprātīgo, ir ļoti daudz brīvprātīgo. Bez viņiem īstenībā
tas pasākums izmaksātu vēl 5 reizes dārgāk. Tā kā paldies viņiem, ka viņi to visu dara, gūst pieredzi, bet tas ir otra puse, ka brīvprātīgiem varbūt nav tik liela pieredze, kā būtu profesionāļiem, tā kā tas mazliet aiziet risks to visu norganizēt, bet man ir 2 fantastiskas meitenes, kas to visu pieskata. Kā ir ar riskiem, starp citu? Man ir iedomājies, ja te notiek spēle, un pēkšņi kāds sāk šaut, kādi riski jums ir apdrošināts, viss, kas notiek tad, ja kaut kas tāds notiek? Es ceru, ka nešaus. Piemēram, kaut kas notiek, kaut kāds tur kautiņš, mega kautiņš sāk tur, sisties. Mums ir, lai nebūtu šaušanas, mums ir 2 pakāpju drošības pārbaudas, ieejot fanu zonā un pēc tam ieejot zālē iekšā. Tā kā viņi visi tiek pārbaudīti, bet viss kaut kas var būt, tāpēc mums ir ļoti liels skaits ar apsardzēm. Protams, ka arī gatavībā mēs saprotam, ka tas nav tikai vietējā pasākuma līmeņa pasākums, tas ir Latvijas prestižs, kas viss tiks translēts pa visu pasauli. Un te ir milzīgs paldies arī visiem drošības dienestiem, kur mēs jau 2 gadus visu laiku skatāmies plānus, runājam par riskiem, komunicējam ar tām valstīm, kuras brauks uz arī spēlēt ar viņu drošībniekiem, kā tas viss, kādi viņiem ir riski faktori no viņu puses. Jo skaidrs, ka ne viņi, ne mēs negribam, lai te izceļās kaut kas nekārtības, jo tas jau tomēr arī gan mūsu valsts, gan arī attiecīgās citas valsts prestiža jautājums. Kā ir Latvijas izlasē? Ja viņi spēlē basketbolu, un iespējams mani jautājums, es jau neesmu tik pazīstams ar basketbolu, viņi spēlē basketbolu, viņi tiek top 3, top 1, viņiem ir kaut kāds arī naudas bonus no tā, vai kas notiek ar to, ka viņi ir ieinteresēti vinnēt? Pirmkārt, ir tā, ka es domāju, ka visi spēlētāji, kas iet laukumā, viņi grib vinnēt. Tāpēc, ja mēs esam sportisti un grib vinnēt, un esmu pārliecināts, ka neviens no spēlētājiem neiet šeit, lai domātu par bonusiem. Kaut vismaz Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka par konkrētajām vietām ir konkrēts prēmijas. Jā, bet es domāju, ka galvenais viņiem ir šeit, mēs redzam, ka ir sākas spēle, mēs visi arēna, mums nav muzikālais pavadījums himnai. Mēs vienkārši dziedam himnu visi kopā. Tas spēlētāji arī dzied, un es domāju, viņi ir vislielākie patrioti, un viņi pat spēlējot nesaņem atalgojumu. Nesaņem par šo neko? Izlasē viņi nesaņem neko. Protams, ka ir apdrošināšana, mēs nodrošinām visu ēdināšanu, dzīvošanu, visu, bet atalgojumu spēlētāji nesaņem. Tāpēc saku, ka viņi ir lielākie mūsu valsts patrioti, jo, kurš no mums kaut ko brīvā laikā grib darīt. Mums ir lielās talkas, mēs kaut ko visu patīram. Šeit džeki vairāk kā mēnesi spītējot to, ka viņi mazāk redz ģimenes un tā tālāk. Viņi velta tam, lai Latvijas vārds izskanētu pasaulē un lai izskanētu pēc iespējas skaļāk. Mēs arī, Egars. Kādas ir tavas prognozes? Top 5 komandas, kas finišēs pirmā? Šito nesākam. Vai pamaini? Jo es tomēr esmu atbildīgais ne tikai par Eirobasketu rīkošanu, jo tomēr esmu arī Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs, un es negribu... Tu nedrīkst, jā? Es nedrīkstu, bet es varbūt varu pateikt, ka skaidrs, ka lielākie favorīti ir uz papīra, ir Serbija. Ir noteikti Vācija. Viņi vinnējuši kādreiz Serbiju? Noteikti, ka viņi ir vinnoši, bet es tagad atkal vēsturā neiedzināšos, jo es nezinu, tik Spāņi jau baigi spēcīgi. Spāņi, jā, bet šobrīd uz papīra ir spēcīgākie noteikti ir Serbija, Vācija, un varbūt trešā valsts ir Francija. Viņus ir pavaināti, viņi nav tik spēcīgi, kā viņi būtu spēcīgākā sastāvā, bet Francija tomēr arī ir ļoti, ļoti dezama. Tur jau pats zina, Latvijā ir mazāk NBA spēlētāji nekā NHL spēlētāji no Latvijas, ne? Kāpēc varbūt tā ir? Jo basketbolu it kā, jebkurš varētu spēlēt, tā konkurence lielāka, vai kāpēc tā ir? Es domāju, ka te ir elementārs izskaidrojums. Hokeju tomēr spēlē vairāk Ziemeļvalstīs. Ja mēs paskatāmies, kas notiek ar NBA, tur ir ļoti, ļoti daudz spēlētāju no Āfrikas. Arī NBA pats pa sevīm iet NBA Cares un visas tās programmas NBA akadēmijas Āfrikā ir ļoti, ļoti iegājušas. NBA un visi produkti, basketbola produkts ir ļoti spēcīgs Austrālijā. Āzijā viņš vispār ir rauj jumts nost, un tur ir tas, kas notika Filipīnās, tur skatītāji traki pēc basketbola. Latīņa Amerika, šīs visās valstīs hokeju nespēlē, bet basketbolu to visu spēlē, tā konkurence ir daudz milzīgāka. Kā ar jauniešiem mūsdienās vispārībā ar to basketbolu pieejamību, kas ir viņu iespējas, ko viņi var izmantot, jo arī iepriekš man teici, ka dēļ šāda pasākuma jums ir lielāks finansējums, jūs varat vairāk nodrošināt treniņus. Kas ir tās iespējas mūsu?
Vēl nav, vēl šiem pasākumiem mēs tikai strādājam, lai mums būtu lielāks finansējums. Mums šobrīd vēl jāiziet līdz nulēm, lai pēc tam to, ko sāk pelnīt. Bet skaidrs, ka galvenā doma, kāpēc mēs to visu rīkojam, jo no valsts mēs varam dabūt finansējumu tādu, kādu mēs varam dabūt, kas ir noteikts kritērijos, bet ja mēs gribam konkurēt ar lielajām valstīm, un tā kā šī vasarā, man liekas, mums ir ļoti labi rezultāti jauniešu čempionātos. Es pat nevaru pateikt, vai mēs neesam, mēs noteikti šogad esam top 2, top 3 kopējo gan meitiņu, gan zēnu rezultātos Eiropā. Tā kā skaidrs, ka, ja mēs gribam to visu turpināt, tam ir vajadzīgs visam papildus finansējums. Un, lai cik mēs te visi skaļi populistiski nebļautu bērni, jauniešu prioritāti un tā tālāk, uz papīra es to neredzu. Uz papīra es redzu citus ciparus. Un skaidrs, arī sponsoriem ir daudz interesantāk un vieglāk piesaistīt šādos pasākumos un pēc tam naudu novirzīt gan jauniešu izlasēm, gan sieviešu izlasēm. Tā kā vienlīdzības princips īsti nedarbojas un skaidrs, ka tās biļetes, ko mēs varam tirgot un to sponsoru interese par šo pasākumu vai par Latvijas izlasi, ne jauniešiem, ne sievietēm tas nav tik tuvu, bet tas arī saprot. Tas sanāk, jūs taisat lielu tādu uzmanību un tad tos sponsors novirz uz citām tādām. Un to, ko mēs nopelnam, tad mēs vienkārši, protams, ka ieguldam attīstībā, kas ir primārais. Esmu ģenerālsekretārs 5 gadus, un tad mēs redzam, ka es atnācu, mums bija 4 komandas A divīzijā, tikai viena komanda, J komanda bija A divīzijā. Nākamgad mēs esam ar visām 6 komandām atkal A divīzijā. Man liekas, tas ir, man liekas, tas bija viens no maniem galvenajiem mērķiem. Es gribēju atgriezt visas 6 komandas A divīzijā. Plus mēs ar meitenēm nākamā spēlēsim mūsu 17 pasaules kausā, jo meitenes šogad to ir izcīnījušas. Kas būtu tavi tādi ieteikumi citiem uzņēmumiem, kuriem varbūt līdzīgi biznesi? Un kas būtu ieteikumi, kā viņiem darīt lietas, lai viņi varētu paplašināties un iespējams iegūt šādas līdzīgas iespējas, kā tu esi ieguvis šeit? Jo es nesen dzirdēju par šahu. Man bija saruna ar šahu, un izrādās šogad Rīgas svētkos nebija tas šaha turnīrs, jo arī pietrūka finanses, viņi neuztaisīja, nekas nenotika. Zini kā, es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kuram patīk dot kaut kādus padomus, jo skaidrs, ka tas, kas notiek šeit, tas ir ļoti liels veiksmes stāsts. Arī ar mani personīgi, tas, ka esmu ģenerālsekretārs, tas bija veiksmes stāsts. Jo tā vienkārši dzīvē sanāk, un tad dzīve to dod iespēju. Un jautājums ir, vai to iespēju izmanto vai nē. Jo es domāju, ka mums ir ļoti daudz gaišu prātu Latvijā, un mums ir ļoti daudz talantu, bet ne visiem tiek dotā iespēja pie kaut kā aizķerties, kaut ko izdarīt. Es kļuvu par ģenerālsekretāru, un tad vienkārši udrīkstēšanās. Un varbūt tas nāk arī no sporta, ka tu daudz riskē, lai kaut ko sasniegtu. Jo skaidrs, ja tu ej tikai, tas tāpat kā bankā, tu ieguldi uz maziem procentiem, tu kaut ko noteikti dabūsi, bet tas būs ļoti maz procents. Ja tu gribi kaut ko lielu, ja tu gribi kaut ko tādu, ko pēc manuāļa un visa reālā saprāta to nemaz nav iespējams izdarīt, un tev jāiet uz ļoti lielu risku un jāpārliecina ļoti daudz cilvēku, jo arī atnākt 21. gadā, Covid laikā, pēc zaudējuma Bulgārijai, kad viss ir slikti ar Latvijas basketbolu, un pateikt, es jums atzīšu Eirobasketu, un tas būs ļoti liela peļņa valstī. Ļoti maz cilvēki, kas tam ticēja. Un tagad tu redzi tos visus augļus, tu redzi jau pārdošo biļešu skaitu, tu redzi, ka jau PVNs ir virs 1 miljona samaksāts tikai no federācijas par biļetēm, par darba nodokļi, kas vēl viss samaksāti. No tiem 7 miljoniem, kas mums ir, kādiem 7? Mums, lai veido šo pasākumu, 7 miljoni ir licences, 12 miljoni ir pasākumam. Mēs šo pakalpojumu spērkam. Tas viss ir PVNs, tie visi ir darbinieka nodokļi. Ir nenormālās summas, kas jau iepludinātas valsts kasē. Un tad iedomājieties, tuliņās vēl 35,000 Igaunijas. Tie nav fani, protams, bet tie 25 pārdot 1000 biļetes. 7,000–8,000 Igauņi. Pāris tūkstoši Čehijas, Portugāles, Somijas, Turcijas, Serbijas fani. Playoffā es ceru, ka būs Lietuva. Es ceru, ka būs Somija. Šie fani, Slovenija liela fanu bāze. Noteikti Serbija ar prātu ir fināla turnīrā. Viņi jau domā, ka viņi te spēlēs, jau ir izkoruši lielu skaitu ar biļetēm. Tas ir, man liekas, milzīgs pienesums Latvijas ekonomikai. Jā. Un galvenais, ka mūsu izlase var darīt 2 lietas.
viņi var iepludināt naudu, tā kā tas nobrīd šobrīd, un viņi var no fiskālās telpas izvest naudu, kā tas notika Džakartā. Jo mums aizbrauca līdz 3-4 tūkstoši fanu, un mēs saprotam, ko nozīmē fanam aizvedot uz Džakartu, nodzīvot tur 2 nedēļas un 10 dienas, un pēc tam aizbraukt attiecīgi uz Manilu, kur atkal tērēt naudu. Lidmašīnas biļeti, viesnīca, ēšana, iedzeršana, biļets, lai iet zālē, un viss pārējais. Un tur bija aplēsts, ka katrs fans apmēram iztērē 3-4 tūkstoši eiro aizbraukt. Tad iedomājieties, ka ja mums ir 3-4 tūkstoši aizbraukuši ārā, un to naudu viņi izveduši ārā no valsts. Tā kā nerīkojot šādus pasākumus, jo mūsu faniem patīk gan basketbola izlase, gan hokeja izlase, gan arī futbola izlase, tad pēdējā laikā priecē mūs ar ļoti labiem rezultātiem. Es ceru, ka tas rezultāts augs, un arī viņiem būs arī iespēja vai nu ar spēlēm mājās iepludināt naudu, vai nu braucot projām vienkārši to naudu izvest. Šeit ir elementāri. Nē, man patīk jūs stāst to. Tev pašam nav tāda sajūta, ka tu arī gribētu spēlēt? Jo tev tas arī, tu varētu spēlēt, tu varētu, ne? Protams, ka vairs nē. Nē. Tie džeki, tie ķermeņi, kas šobrīd ir, un man jau 43 gadi, visas jau profesionāli neesmu spēlējis jau 10 gadus. Bet tāds stiprs liecies. Bet noteikti gribētos, jo es domāju, ka katram no mums, kas ir spēlējis profesionāli, kas pārstāvējis izlases, mēs saprotam, ko nozīmē spēlēt mājās. Tas ir pavisam cits emocijas, kad tas dzinuls tie 9000 fanu, jo ikdienā tie ir 11,5 tūkstoši pārbaudas spēles, bet dēļ tā, ka setapa, ko mēs te visi redzam, būs... Es sapratu. Dēļ tā, ka tās vietas samierināts. Šie noteikti nebūs fani. Jā. Žurnālisti. Tie noteikti nebūs fani, komentātori. Varbūt Latvijas kaut kādi, bet starptautiskie nebūs. Šeit player tribūna, tie noteikti nebūs fani. Un līdz ar to, bet vienalga, mums ir ļoti liela fanu bāze, mums ir spēcīgs 6. spēlētājs, un tie, kam nav iespēja nopirkt biļetes iegāties, jo tur būs vēl, es pieļauju, 10 000 fani, kas skatīsies fanu zonā. Un televīzijā, kur redzēs televīzijā? TV3 un TV6, GO3 platformā, visas spēles būs redzamas. Tā kā... Kur tu būsi visu laiku? Man jau jūs jābūt šeit. Varbūt ne visi 31 spēle, bet noteikti es būšu šeit. Būs jāpieskata, jo skaidrs, ka būs kaut kādas problēmas, kas jārisina. Ir kaut kas tāds, ko jūs jau ierēķinājuši, kas varētu notikt, par ko jādomā? Vai kā tas notiek? Īstenībā šobrīd to, ko mēs esam ierēķinājuši, to mēs esam tā kā maz jau minimizējuši, un problēmām tur nevajadzētu būt, vai mēs arī esam gatavi uzreiz reaģēt, jo Serbijas fani, viņi arī ir kreatīvi. Redzēt, ko izdarīja Žalgirī, vienkārši ienākot ar parastām lapām. Viena daļa ienāca ar baltām lapām, viena ienāca ar sarkanām lapām, viena ienāca ar zilām lapām. Tas nav aizliegts. Viņi sastājās pa sektoru tā, Kaunijā, ka paceļot tās lapas veidot Krievijas karogu. Tā kā, bet šos visus knifus mēs jau zinām, bet tas nenozīmē to, ka tie cilvēki nebūs kreatīvi uz kaut ko citu. Un mums ir vienkārši Uz mugurām uzkrāsojuši būs. Tā paši. Tā kā, kaut vai pagriež muguras, jā, tā kā, mēs saprotam, ka, diemžēl, ar lielajiem pasākumiem līdzināk politiskās spēlītes. Un tāpēc paldies jāsaka, ka vēlreiz drošībniekiem, ka mēs domājam, sekojam, komunicējam ar attiecīgi citām valstīm, kāds varētu būt tās problēmas, jo, drošība ir pirmā vietā. Kas ar tavu meitu? Viņa arī spēlē basīt? Nē, viņa nespēlē, bet, tur, diemžēl, jāsaka, varbūt problēma bija vairāk manī nekā viņā, jo es esmu pēc dzīves maksimālists. Un ir tā, ka, vai daram vai nedaram, tāpat arī šeit. Ja mēs kaut ko daram, darīšanas pēc, tur nav tā asuma. Tu gribi vienmēr darīt vairāk, lielāku pasākumu, un, protams, ka man arī sākotnēji stājot to ģenerāla sekretāra amatā, man gribēs uztaisīt kaut ko tādu lielu, ko līdz šim neviens nav darījis. Sanāca uzbūvēt hāli, komandas sportpuļu hāli, tas bija mūsu visu basketbola saimnes sapnis, to mēs izdarījām kopīgi. Tad, protams, ka ir Eirobaskets, jo skaidrs, ka ja nekas infrastruktūrā būtisks nemainīsies, tas šāds mēroga pasākums Latvijā ir nav pirmo, 37. gadā bija. Bet tas bija 1930. Ak, kurš to vispār atcerās? Vēsturnieki atcerās, jo 2015. gadā bija tikai grupas turnīrs. Tikai grupas ir nefināls? Nefināls. Bija 6 komandas, kas spēlē šeit. Arī bija, mēs atceramies tās lieliskās emocijas, bet fināla turnīrs
tāds, kā mēs to redzam šobrīd, nu skaidrs, ka tāds sporta pasākums, sporta events nekad vēl Latvijā nav bijis. Un, kā es saku, ja mums nepalielināsies kapacitāte, neuzbūvēsies vēl viena arēna vai neuzbūvēsies papildus viesnīcas, nu, būs ļoti grūti kaut ko tādu atkārtot vēlreiz. Par tevi. Ja es tagad atbraucu no, piemēram, Turcijas, Spānijas, esmu, basketbols man patīk, interesē, bet tu man nevari vest uz šejieni, ja? Kur tu mani vestu un kāpēc? Tev būtu jāizklaidē man, mums vajadzēja kaut ko foršu padarīt. Elementāru fanu zonu. Tos, ko nevar atvest uz šejieni, spēles rādīts online, tā kā varēs skatīties, varēs izklaidēties, būs aktivitātes, būs aliņš, būs ēšana. Tā kā noteikti šajā laikā uz fanu zonu, bet es domāju, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar Rīgas pašvaldību un Rīgas domi, un šobrīd ir ļoti daudz iespējas arī skatīties, apskatīt ar atlaidēm, daudz muzejus, daudzas vietas, ar ko Rīga varētu palikt atmiņā, jo vēl viena lieta, kas ir svarīga, šeit atbrauks, nepārspīlēsim, 10 000 fanu. Un tā ir vēl viena platforma, kur mēs, ne tikai es, kā Kaspars Ciprus, ir rekurī pasākums arēnā, tā ir platforma, ka viņi kaut kur dzīvos, viņi kaut kur ārpus ēdīs. Visiem bāriem būs ienākumi jau. Viņi būs ienākumi, bet tas arī stāsts, ka mums ir jāpadara tā vide, lai viņi vēlreiz gribētu atgriezties. Varbūt šeit viņi ierodās ar čomiem, iedzer tāliņu, patusēt, bet pateikt, klausies, es te gribu atbraukt ar ģimeni. Te bija forši muzeji, te ir forša promenāda gar Daugava. Te ir lieliskas lietas, ko apskatīt ar ģimeni. Un tas ir tas stāsts, ko mums visiem ir jāpadara, lai tas nav vienreizējs pasākums, lai tie 10 000 fanu, vismaz daļa no viņiem atbrauktu nākamgads, gribētu atgriezties vēlreiz, jo mums ir jūra, mums ļoti daudz labu lietu. Vakar tieši bija jūrā. Vakar tieši peldēs. Īsmā augsts ūdens nebija silts. Par tevi. Tev ir bijuši tāda kaut kāda dzīvē, varbūt liela krīze, no kuras tu esi daudz ko iemācījies, un varbūt kas ir tās lietas, ko tu iemācījies, ko tu varētu nodot ik vienam citiem, kuriem arī varbūt kādreiz dzīvē ir smagi posmi? Jā, noteikti viena visgrūtākais brīdis, kas ir bijis manā dzīvē, ir, kad tu beidz spēlēt basketbolu. Tas ir tev ikdiena, kad šobrīd tu skaties, profesionāls basketbols ir ļoti smags darbs. Tu bieži vien, ārzemēs tu spēlē, tu bieži esi vientuļš, jo skaidrs, ka tu ir komandas biedri tā, bet nevienmēr ģimene tev var doties līdzi. Bieži vien tu vienkārši pēc treniņiem esi mājās, skaties filmas, ar komandas biedriem aizēja pie vakariņās, bet ikdienā tu esi viens. Un arī, kaut arī tu esi komandā, tev ir viens mērķis, ir komanda uzvarēt. Es nenāju par izlasu šobrīd, es runāju par profesionālu sportu, kur ir komanda jautājums. Tev ne tikai ir jācīnās pret pretinieku, tev ir jācīnās arī savā starpā, jo tu zini, ka pēc šī gada tev beigsies līgums, un tev būs jāmeklē jauns līgums, kur liela iespēja, ka tu pārstāvēsi citu komandu. Un tad tev ir aģents, kas tev meklē līgumus, nodrošina visus juridiskos jautājumus. Tev ir kluba vadība, cilvēks, kas tev sarūpē dzīvokļus, sarūpē mašīnu, to ne par ko nav jādomā. Tev ir treneris, kurš saliek tev plānu, tev ir jāpieceļās, tu jau zini, ka tev uzturas speciālists, kas tev saliek, ko tev ēst vairāk, ko tev neēst, kā tev pavadīt laiku. Ir daudz lietas, par ko tu nedomā, un jo tu esi lielāka zvaigzne, es pieļauju, jo tev vairāk ir tādi cilvēki, kas rūpējās par tavu veselību un par tavu labklājību, lai tava karjera būtu ilgstošāka, un lai tu pēc iespējas vairāk varētu nest visiem naudu. Un tas ir normāli, tas ir, sauksim lietas savos vārdos, katrs sportists, tas ir biznesa projekts. Viņš kā sportists? Viņš kā sportists, jo viņu veido, tas viss ir sports, un tā ir izklaides industrija. Mēs saprotam, ka tie ir fani, tie ir mēdī, tie ir sponsori, tie ir bāri, tie ir restorāni, kas to visu pulcē, visu attīsta. Un tā ir milzīga izklaides industrija, kur tiek pumpēt nauda. Un, diemžēl, Latvijā mēs to ne tik ļoti saprotam, to ļoti labi saprot Amerikā. To jau ļoti daudz, kur saprot Āzijā, to ļoti daudz, kur saprot arī Rietumē Eiropā. Jo viens ir, valsts tēls, bet otrs tomēr ir, kā mēs redzam šim pasākumam, viņš izmaksā ļoti dārgi. Bet ja mēs knapināsimies pa mazām naudām, mēs nekad nesapratīsim, kā ir nopelnīt liels naudas.
Un kas bija tas posms? Mans, piedod, ka pārdodas, mans posms bija, tu beidzi basketbola karjeru un viss. Un tu tajā brīdī vairs nevienam neesi vajadzīgs. Tu esi viens pats, un tad tev jādomā, ko es tālāk, jo, es vairs tur nespēlēju. Vai, piemēram, pamosoties katru rītu, jau tev, jāiedzer tableti, lai tu varētu normāli funkcionēt, jo tev pēc 30 gadiem nekas nesāp, tas nozīmē, tev kaut kas noteikti sāp, jo tev ir katru brīdi, kad tu spēlē, ir īpaši, kad tu esi, kā centra spēlētājs, lejā ar gaļas mašīnu, un tev visu laiku daudza, tu lec, tev piezemēšanās, muguras traumas, ceļi, un tas viss krājās. Tas nekur nepaliek nepamanīts, un beigās kaut kur jau tas sakrājās. Un tas veido sāpes, un pēc tam tev jau, tas basketbols jau nes mazāk un mazāk prieku. Protams, ka uzvaras tas nes prieku, bet tas ikdienas darbs, tie treniņi, un tev uz vecumu jau tev nav tas tik atletisks ķermenis, un tev jau mazāk kas sanāk, un tad tu beidz spēlēt, un tad tev ir, ko tu neesi gatavs ne biznesam, tu neesi gatavs ierēdniecībai, tu neesi gatavs pa lielam nekam, un tev ir jāsāk, varbūt tev nav jāsāk viss no nulles, kā jāsāk, piemēram, jebkuram, kurš pabeidz pie augstskolas skolu, ja tomēr tev ir kaut kāds vārds, un tas bišķiņ palīdz, bet tas palīdz uz kaut kādu noteikto brīdi, tev uztaisīs startup. Pēc tam tev vienalga, tu ej gaļas mašīnā, un tu ej, kā mēs redzam, jo tu vairāk kaut ko sasniedz. Tas varbūt nav tikai Latvijā, jo vairāk tev ir heiteru, jo visiem liekas, kas tas ir tik vienkārši. Bet, jautājums ir, kāpēc līdz šim ir tas viss tik vienkārši? Kāpēc jūs neviens līdz šim to neesat uzbūvējuši? Un tad tam, kam tu izēji, tu mācies, un tu vēlreiz pēc idejas, tu vēlreiz mācies staigāt. Tas pats kā pēc traumas tu vēlreiz mācies staigāt, tāpat arī pēc basketbola karjeras tu vēlreiz mācies staigāt, tu attīsties. Tev ir ļoti daudz jāiegulda sevī. Tāpat kā treniņos tev ir ļoti jāiegulda sevī, lai sanāktu kaut vai kaut kas līdzīgs šim. Kāpēc viņi vispār aplaudē tur? Mums vienkārši paralēli. Viņi klausās mūsu un bija laba saruna, tāpēc viņi aplaudē. Nē, pirms katras treniņas. Izlase, ne? Jā, šobrīd tā ir mūsu izlase. Sākās 11. sākās treniņš, un tas tā vienmēr ir komanda sajiet kopā. Treneris pasaka kaut kādu motivējušu runu, kaut kāds mazas niansītes, saliekam rokas, un tad nobraujamies mūsu zeme Latvijā, un tad treniņš... Tas notiek, jā? Okay. Jo šitā daudz neredz, šitā nav redzējuši daudz, ne? Treniņš. Pirms spēlēm jau arī, kad iet laukumā, mēs visi saliekam rokas, tas nozīmē, ka kaut kāds tas sākums, mēs koncentrējamies, aiziet, arī pēc spēles, arī tas, vai pēc treniņa arī visi sajam kopā, saliekam rokas, un tas tā kā darbiņš darīts. Tu biji maiņticīgs, kad tu spēlēji basketbolu? Es joprojām esmu maiņticīgs. Man joprojām šobrīd ir tā, ka mēs braucam ar sievu un melnais kaķis skrien. Es saku, piedod, mīļā, aizmirstam. Šis ceļš mums jāapiet apkārt. Tā kā, daudzas lietas un protams, ka mēs kā ar labo kājas cenšamies no gultas izkāpt. Un ir kaut kādi mazi kni. Kas tev basketbolā bija varbūt? Tagad pirms spēles bija kaut kāds lietas? Pirms spēles, pēc iesildīšanās, kad tu ej laukumā, tur iesildies, pēdējais metiens vienmēr ir jāiemet. Vai tas ir sodiņš, vai kaut vai no apakšas vienmēr ir jāiemet. Un tad tu kaut kā tici, ka tam ir jāpaguļ vienmēr ir diendus. Nopietni, jā? Slikti paguļ diendus, tāds sajūt, ka kaut kas nebūs. Bet tā ir lieta, vai ne tā diendus, tu uzreiz tāds arī energized esi. Protams, jā, tur... Ja es diendus kādreiz gulēju, tagad man kā 20 gadi, bet es neesmu gulējis, tādu diendus es nezinu. Kopīt es jau arī, protams, ka tu esi... Kad tu vairs neesi sportists, tev ir darba ritms un ka tev jārunā gan ar partneriem, gan ar darbiniekiem. Tu nevari joprojām dzīvot sportista režīmu un tev, protams, ka viss mainās, bet pirmie gadi bija ļoti grūti, jo tu esi pieredzi kādu režīmu, tu pamosties tur, nezinu, 8-9, treniņš ir 10, tu ātri kaut ko iemet brokastīs, arot uz treniņu, pirms treniņu sagatavojies, treniņš beidzās, ātri kaut ko paēd, diendusiņa, tur vai koliņu, cits dzer kafiju nedzer, koliņu kaut kādu iedzer, aizēja vakara treniņš, tad atkal pēc vakara treniņš tur atkal vai kaut ko paēd, pasties pāris filmas, palas kādu grāmatu vai kaut kādu izglītošu raidījumu, gulēt. Tā tev tāds režīms. Reālā dzīvē tā nav. Man no profesionāla basketbols. Tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Un vēl kas ir grūtāk, jo tomēr
it kā liekas, nu kā, tu joprojām esi basketbola vidē, tu joprojām esi basketbola funkcionārs, bet tas, kas notiek, ne treneru darbs, bet tieši funkcionāri, nu, tev ir basketbola ļoti, ļoti maz. Tev jāpārdod produkts, kas ir basketbols, tas ir mārketings. Tev ir jādomā, kā izveidot izlases, jo skaidrs, ka pēc tam treneris veido visu programmu, visu, bet tev ir jādomā, nu, kuru treneri tu pastum, kuram trenerim tu tici, kurš to visu veidos, to visu jādara ar komisijām, nevar būt stūrgalvīgs, tev ir komisijā jāieklausās, jo skaidrs, ka nekad tu nevari zināt visu, tu nevari būt gudrākais, un tev ir jāieklausās, lai šādi jāmaina viedokļi, bet tev ir jātic tam, ka tu esi mainījis viedokli, jo beigās tāpat būšu atbildīgs par visu es. Ja tagad klausās kāda ģimene, un viņiem ir dēls vai meita, kuriem ir 14, 15, 16, 17 gadi, un viņi grib, lai viņu dēls vai meita, un tad pats dēls meita arī grib spēlēt basketbolu, profesionāli. Varbūt ne NBA, bet vienkārši, ka var nodrošināt sev iztiku, nopelnīt naudu un vienkārši spēlēt basketbolu. Kas būtu tavu padomu šīm ģimenēm? Ja 14, 15, 16 gadi. Vai maz, bet viņi jau ilgi spēlē, bet varētu būt, Tu neizspēlēsi un 14. Nē, viņi jau spēlē, vienkārši ir iespēja. Ja nav 20, tad labāk pievērsties kārtīgi mācībām. Bet noteikti es uzskatu, ka basketbols, jebkurā gadījumā tas ne tikai basketbols, sports tā ļoti laba lieta, bet nevajag aizmirst par sevis izglītošanu. To, ko tu trenē šeit, nevajag aizmirst, ka to jātrenē arī šeit. Jo mēs arī šobrīd redzam, ka sportistiem ir jāmāk ne tikai labi spēlēt, bet labi sevi pasniegt. Mēs citos veidos. Man ļoti labi patīk, kā sevi pasniedz Mārtiņš Saiskas. Un tu redzi, ka viņš ir izgājis kursus, viņš ir kvalitīvi, talantīgs. Un, mēs redzam, ka arī ar mūsu lielām zvaigznēm tiek strādāts, lai nerunātu muļķības, jo tu jau dzīvojot tajā savā burbulī, tu jau bieži vien neredzi, kāda ir ārpasaule. Tas ir arī normāli, jo katrs savā burbulī tomēr redz to savādāk. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, izglītot sevi un strādāt ar savu ķermeni, jo tas, ka tu nāc uz treniņu, tu strādā pusotru stundu dienā, tas tāpat kā tu esi skolā, tu mācies matemātiku vai angļu valodu, bet tu papildus neņem privātu skolotāju. Ja tu neskaties papildus raidījumus vai filmas angļu valodā, un tev ar to, ja tu neesi baigais talants uz valodām, tev ar to noteikti nepietiek. Tepat arī šeit sportā. Tev ir jāsporto, tev ir jātīsta ķermenis, tev ir jādomā, ka tu brīvajā brīdī kaut ko tomēr dari, vai staipies, vai vēl kaut ko, kas to nodara attiecīgi pēc tam karjerā. Bet neaizmirstam par izglītību, neaizmirstam par smadzenēm, jo pagājis tas laiks, kad mēs priecājamies par dumjiem sportistiem. Nē. Tev beigsies sports, vai tas beigsies viņš tāpēc, ka tu paliec vecs, vai tev beigsies, ka tev apraujās traumas dēļ, ko neviens nekad nevar zināt. Mums ir bijuši ļoti daudz talantīgi sportisti. Renārs Zeltiņš. Viņš bija tiešām ļoti labs sportists. Traumas aprāva. Ja Renārs paņēma, pateicoties savam intelektam, atrada savu vietu, kur sevi var pilnveidot, un tā ir ļoti daudziem. Bet ļoti daudz ir pazuduši. Neaizmirstam par sevīm, tiklīdz tu vairs nebūsi augsta līmeņa sportists, tu nevienam nebūsi vajadzīgs. Un tad nevajag vainot ne apkārtējo vidi, ne valsti. Tu pats vainīgs, ka tu neesi ieguldījis sevī. Tas bija bailām. Tagad tādi mazās lietiņas, un tad beigu lietiņa. Grāmata, sāksim interesantākā daļa. Filma vai seriāls, ko tu ieteiktu? Man nostīties, ne jebkuram. Tev patika? Kad es biju sportists, es skatījos visas filmas, kas nāca, tīpaši, kad es biju Seviļā. Praktiski, kas bija nomā. Es nevaru pateikt, kas man mīļākā filma vai grāmata, jo ir daudz tagad. Tas piedāvājums, kas ir. Tev patika Formula 1 filma? Redzēji to? Es redzēju, jā. Man patika. Ir daudz labas filmas. Es saku, šobrīd es nevaru pateikt, kas ir labākais, bet esmu sevi pieķēris pēdējos 2-3 gados, ka es līdz galam nevaru nosties pat nevienu filmu un nevienu grāmatu, jo man visu laiku kaut kā domas, es nevaru atslēgties no Eirobasketa. Man visu laiku ir jādomā par to, kā būs ar finansēm, kā būs ar to. Klausies, tur maza problēma bija sēlietā, tas viss ir jāatrisina. Tas nevar gaidīt līdz pirmdienai. Ja tas gaidīšu līdz pirmdienai, vēl cits problēmas uzpeldēs. Tas jāatrisina tagad. Un, kad tev, ka tā varbūt ir mana lielākā problēma, ka es nemāku atslēgties.
Man visu laiku gribās būt tajā visā iekšā. Kā tu redzi, kaut es vadu šo visu pasākumu, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā pa niansēm, bet lielāko daļu pa visām niansēm esmu informēts. Un, ja būs tā problēma, beigās tas viss nāks pār manu galvu. Un līdz ar to, ja mēs runājam par filmām vai seriāliem, grāmatām, vēl 2-3 nedēļas, kad es būšu visā šinī, un tad es tiešām gribēšu atslēgties. Bet es zinu, ka es nevarēšu atslēgties, ja es gribēšu meklēt savu jaunus izaicinājumus. Tā kā, ja mēs runājam filmu vai seriālu, es domāju, ka noteikti tā ir filma. Filma mazāks laiks nepieciešams noskatīties un koncentrēties, jo es zinu, ka, ja es sāku skatīties seriālu, ja tas man aizrauj, es nevaru pagaidīt nākamo sēriju. Pie man nelūgtie viesi ļoti patika. Jo man patīk, ka kaut ko latvieši, kad mēs kaut ko tādu varam izveidot. Jo, tu skaties pirmās sērijas, skaties, tiesām tā nav kaut kā Hollywooda vai tas sižets, tas bija crazy. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti labi, un es ar ļoti aizrautību skatījos. Un katru reizi mēs gaidi, kad palaidīs nākumu. Tā bija ceturtdiena vai otrdiena, kad tas... Jā. Un tu gaidi, un man ļoti patīk tas seriāls, un tam es noteikti atradu laiku, bet šobrīd, kad ir tas karstais periods, viss mainās tikai šeit. Nostīsimies, kā Latvija vinnēja basketbolā, kur mēs ejam restorānu paēst. Uz kuru restorānu iesim? Es zinu, kā mums ir šobrīd partneri, es baidos. Šobrīd ir tāda pozīcija, ka labāk ieturēt neutralitāti, jo lai kādu nepareklamētu, jo skaidrs, ka ir lietas, kas tev tuvākas, kas tev patīk vairāk vai mazāk. Tad iesi tu, ka esi ievēšu. Okay? Jā, bet, zini, kā tāpat kā ar politiskajām partijām, kad es sāku šo visu, tad ir, tev jāatraudies ar vienu spēku. Politika mainās, tev ir jāpielāgojas otrām. Jo skaidrs, ka tikai ar mūsu saimnisko darbību tas nav iespējams. Un līdz ar to bez valdības, kas ir politiskais spēks, to nevar īstenot. Līdz ar to ir ļoti daudz cilvēku, kas ir palīdzējuši. Arī politiskajā vidē ir ļoti daudz cilvēku, kas ir, teiksim tā, nelikuši grābekļus, kas es uzskatu mūsdienos arī palīdzība. Un, protams, ka ir daudz cilvēku, kas centušies darīt visu, lai neuzbūvētos ne mūsu komandas sportspēļu hāli, ne arī šis projekts. Tā kā, bet, tā ir dzīve, skaidrs, ka kāds grib palīdzēt, kāds grib būt daļa no stāsta, kāds dara visu kā Grinčs, lai šis stāsts nenotiek, lai citiem nav prieka. Un kaut arī, bet tā ir dzīve, tas ar to jāpieņem, un tā kā es labāk šobrīd nevienu neizcelšu. Un ir, protams, ka sākotnēji bija daži cilvēki, kas noticēja, un viņiem vislielākais paldies, bet šobrīd, lai šis viss notiktu, ir ļoti daudz cilvēku, kas jau tic un kas ir šī visā stāstā. Viss jau notiek, viss jau. Tā kā šitā epizode būs online, viss jau viet jau viss. Jā, tāpēc kādu izceļot, kāds apvainosies, jo skaidrs, ka vairāk vai mazāk ir ieguldījuši šam visu, lai norisinās ļoti, ļoti daudz cilvēku spēkus. Kas būtu tavs gala novēlējums ikvienam, kas skatās, lai spētu ilgstoši darīt vienu to pašu? Kaut vai citreiz ir rezultāts, citreiz nav rezultāts, bet turpināt darīt, tā kā persistent angliski laikam. Kā mums būtu vairāk tādiem? Jā, tas ir, es neslēpšu, ka ir bijuši brīži, kad tu padomā, tu ej arī cīnies arī valdības gaiteņos, un tu mēģini pierādīt to, ka tas viss ir vajadzīgs. Un pēc tam tu redzi, kad un tad brīžiem vienkārši nolaižās rokas un domā, tiešām tas ir man tikai vienam vajadzīgs, tiešām man ir vajadzīgs Eirobaskets vienā. Man ir vajadzīgs, lai atbrauc tie 1000, lai iztērē naudu, bet tad ir, es jau būtu priecīgs par to, ka man ir apkārt cilvēki, kas man arī šeit atspēj uzmundrināt, jo, ir tā, ka, tā brīžiem ir, un skaidrs, ka ir jāpaskās arī šiem kungiem, jo tu atnāc, un tā viņa tā spēle, un brīžiem, kad mēs esam maza valsts, lai mēs konkurētu ar Spāniju, Vāciju, Franciju, kā pret Kanādu mums bija spēles, mums bieži vien ir jācīnās pret valstīm, kur ir liels marketinga iespējas, kur ir lieli resursi spēlētāju izvēlē, kur viņi vēl izdomā kaut ko naturalizēt jau tā, būdami 50-60 miljonu nāciju, kādu naturalizēsim. Un mūsu tie resursi ir daudz mazāki, un skatoties uz viņiem, kad viņi izspiež no sevīm nevis 100%, bet visus 110, 200, un tas tev liek atkal skatīties, noticēt sev un izdarīt to visu līdz galam. Tā kā, jā, tie brīži ir, kad, apmēram jau, bet tad ir apkārt cilvēki, bez viņiem jau noteikti nekādīgi, kas tevi vēlreiz motivē un vēlreiz gribās to visu pabeigt, jo
Jo tu vairāk kāp, jo tev vairāk cilvēki grib redzēt, lai tu paklūpi. Nu, es domāju, tie, kas biznesā ar kaut ko sasnieguši un dzīvē, viņi saprot, par ko es runāju. Diemžēl mums Latvijā ir, daudziem cilvēkiem tā ir, ka viņiem, es nezinu, skauž, vai viņi domā, ka tas viss tā notiek, bet mēs nemākam šādos mirkļos visa Latvija sadoties rokās. Kaspar, es novēlu tev, izlasēji, visai komandai, lai viss izdodās, lai viss notiek, un lai būtu pēc 10 gadiem atkal nākušais. Vai pat ātrāk? Lai nebūtu pēc 90 gadiem, lai būtu pēc 90 gadiem, bet ātrāk. Paldies, liels. Pagaidi. Tā kā Tā mums ir brīvprātīgo armija, un mēs dodam dāvanas arī brīvprātīgiem, es ceru, ka tu arī būsi tagad pievienosies basketbolu. Paldies, tev liels. Kas tur iekšā ir? Tur kaut kas iekšā arī? Tur ir iekšā, bet tu pēc tam varbūt apskaties, tas arī varbūt bērnam tur patiks. Super, paldies, tev liels. Mums arī būs dāvana. Super. Jā, kas izdomāš to? Tas ir FIBA sauklis, FIBA slogans, ka visu, ko mēs darām, mēs atstājam pēdu, nospiedumu. Un es domāju, ka šīs Eirobaskets noteikti atstās ļoti lielu pēdu Latvijas sportā, Latvijas ekonomikā. Es domāju, ka mums jādara viss, lai mēs paņemam tikai to labāko. Super, paldies. Paldies. Šis bija vienkārši crazy, jo mums jātaisa viss brandings. Ko tas nozīmē? Tas ietver arī to, ka mums viss bija jāizklāj ar arēnas sponsoriem, varbūt kur kaut kādi citi partneri arēnai. Un tas viss ir jāuztaisa tā, lai tas nebūtu, kā mēs redzēsim, kur tur tādā veidā visas gan alus vietas, kur pārdot, gan to, ko tirgo ēšana, visu, tas viss tikai ar FIBA brandingu. Apkārt visu mēs redzam arī ārā visas fanu zonas, kur būs viss žoks. Un tas viss tikai FIBAs... Te bija kaut kas cits, un ne? Te bija vienkārši visādi citi uzraksti, viss kaut kas. Es teikšu godīgi, šeit es pirmo reizi, parasti es apakš trinos, jā, okay, bet... Augšā, jā. Augšā šeit ir pirmā reize. Tā kā... Tas ir vienkārši tā FIBA prasa. Viņi saka, nedrīkst būt nekas cits, tikai mūsējiem jābūt, jā? Protams, jā, un varbūt tikai vai nu FIBAs partneri, kas ir FIBAs globālie partneri, kā mēs redzam šeit, vai nu tie var būt tikai ar Eirobasketu saistītie mūsu partneri. Ok. Ko mēs redzējam? Mēs no augšas parādīsim, kā iztīsies fanu zonu. Kā tu minēji, droši vien, ka tas būs raidījums iznāks ārā. Tad tad vēl nebūs fanu. Vēl nebūs, jā? Mūsu pirmā spēle ir trešdien. Nu varbūt uz... Jā, jo tad attiecīgi varēs visu redzēt. Ekvi fanu zona, jā? Šitā ir visa fanu zona. Te notiks visi koncerti, notiks uz lieliem ekrāniem skatīšanās tie fani, kas netiks arēnā, viņi visu varēs skatīties šeit. Piemēram, fanu zona, jūs paši maksājat, vai ne? Lai nodrošinātu, vai kurš palīdz nodrošināt fanu zonu? Mēs visu paši maksājam. Protams, ka jautājums ir, no kuras plūsmas tas viss iet, bet šis tas viss pa lielam ir no mūsu saimnieciskās darbības. Un nodrošinājums, bet tā arī prasība FIBA jau arī prasība, ka mums jānodrošina fanu zona. Jautājums ir, cik lielu un kādu apjomīgu, tas jau attiecīgi no mums. Mums ir kaut kāds manuāls, kas mums ir jāievēro, bet vispārējais, tas mūsu brīvais jautājums, bet... Cik tu domā būs cilvēku šeit? Tad iedomājies, ja mēs skatāmies, pirmā spēle varbūt ne, paņemsim, piemēram, pirmo dienu, 27. datums. Ir Latvija, Turcija. Ir izpārdota. Ir izpārdots. Tas nozīmē 9000 cilvēku ies iekšā. 6 vakarā ir spēle, tad viņa beigsies pēc apmēram 2 stundām. Tas nozīmē, ka tie 9000 cilvēku ies ārā. Un te jau gaidīs spēlēs, ja nemaldos, Igaunijam pirmā spēle ir Igaunija-Serbija. Un te gaidīs nākamie, jo Igaunija-Serbija un Igaunija-Čehija ir praktiski arī izpārdots. Tad gaidīs uzreiz nākošā. Un tad tie cilvēki iziet ārā 9000, un 9000 nāk iekšā. Kas te fanu zonā būs? Ja, piemēram, es te klausos šo video, es varētu atnākt šeit. Kas te būs? Te būs ēšana, dzēršana, kas te vēl būs? Pirmkārt, tur varēs nopirkt visādu merču, kas ir saistīts ar Eirobasketu un ar Latvijas izlasi. Tad būs, protams, ka ēšana, dzēršana. Varbūt tie mūsu fani, kas bija pagājuši gadu Esplanādē, bija līdzīgs stāsts, tikai šeit būs vēl apjomīgāks. Būs fanu zona vērs vaļā, es varbūt varu samelot no 12. Katru dienu, kad ir spēļu dienas. Respektīvi būs aktivitātes, mūsu atbalstītāju aktivitātes. Var redzēt, ka jau Sportlands ir grozs atvedis, tā kā tur
varēs kaut kādus knifiņus vinnēt. Un iespējams, varbūt tas, kas netiek pie biļetēm, kādu biļeti kāds atbalstītājs. Bet to es nezinu, to šobrīd es minu. Kas uzstāsies? Uzstāsies mākslinieki, bet es precīzi nepateikšu. Bet tas noteikti ir mūsu programmā, to visu varēs arī uzzināt. Tā kā, jā, iedomājies, 9000 ir ārā, 9000 iekšā, plus vēl skatītāji, kas ir atnākuši tāpat vien pasties pafanot. Mēs saprotam, ka tā plūsma būs ļoti liela, un tāpēc, lai to visu skaidrs, ka mēs nevaram pusstundā ielaist 9000 cilvēkus, ja viņiem vēl jāskanē ir biļetes. Tas nozīmē, ka jūs iedomājaties, ka cik to jāskanē. Tad skanēšana attiecīgi notiks uz, ne skanēšana, bet biļešu apmaiņa pret aprocēm notiks tas līdzīgi kā hokejā Grostona ielā. Tur būs tāds teltis, parādīs savu biļeti, tev iedos, Maskarālē arī bija līdzīgi. Iedos tev aproci, ar to aproci to iekšā, un tik līdz sāk laist, tad tikai apsargi tevi pārbauda, lai viss būtu droši, un tev biļetes vairs neskanē. Skatās tikai aproci. Ejam tālāk. Galvenais jautājums, cik jūs naudu iztērēsiet uz toitojiem vai uz tultēm? Es nezinu, bet es domāju, ka daudz. Bet mūsu arī partners ir Eko Baltija vide. Viņi palīdzēs. Šo to viņi nosacīs. Bet jebkurā gadījumā, vai nu mēs ņemam naudā vai graudā, tas vienalga ir kopējais stāsts, protams. Es jūtos, tā kā tavs dēliņš reāli. Es esmu maziņš reāli, jūs esat tik liels reāli. Tā kā te mēs redzam visu brandingu. Tā, uz kurien te mēs iesim? Tagad mēs parādīsim varbūt no augšas, kā izskatīsies konteineru un telšu pilsēta, kur attiecīgi no augšas vienkārši būs labi viss pārredzams. Tās visas vietas, jo problēma ir kāda. Arēnu vada lieliski cilvēki, viņi ir ļoti izpalīdzīgi un tur vispār nav jautājumu, bet ja mums būtu lielāka zāle, tad šis viss, ko mēs redzam konteineru pilsētas, viņas nebūtu jābūvē, viņas to visu varētu uztaisīt arēnā un skaidrs, ka tas būtu samazinātu daudz vairāk izdevumus nekā tas ir šobrīd, jo atvest tādu katru konteineru, ielikt katrā kandišku, izbūvēt viņu, ievilkt elektrību, tas viss darboties, tie ir nenormālie izdevumi. Šitie, domāju, kas tur iekšā ir viziņos? Kā kurā šobrīd, ja nemaldos, mums ir 32 konteineri, mums ir telts, kur notiks pēcspēļu preskonferences, jo ierastā preskonference kvadratūrā tas noteikti nevar tā būt vairāk. Un tad mēs redzam, cik viņa ir liela. Ir jāizbūvē tunels, lai spēlētāji uz viņu varētu iet, jo skaidrs, ka pēc spēles to neviens īpaši varētu sākt līdz lietas. To FIBA nekad ne... Un kas ir tajos konteineros, tais mazajos? Es saku, kurā tas ir... Ģenerātori arī tu man teici. Ģenerātori tur ir tālāk, te ir vairāk, kas, piemēram, gan ir storage rūmi, gan ir attiecīgi kaut kur arī noteikti, kur ir šoferi atpūšās, kur notiek mūsu, piemēram, attiecīgi kaut kādu vēl nodaļu telpas, jo, arēnā mums ir nenormāli daudz FIBA cilvēku, FIBA Startautisko basketbola federācijas cilvēku. Tā visu uzraudzība. Līdz ar to katra nodaļai kaut kur notiek kaut kāda veida, teiksim tā, darbība. Uzturēšanās. Jā. Kur mēs tad iesim? Tagad mēs gan varam iet lejā. Jā. Es principā Kasparam tur ar tādu nazīti, viņam saku, tu vajag Kaspar rād man backstage, viss, kas te notiek. Restīvi šeit ir Latvijas ģērbtuve kaut kāda, tur var redzēt. Tur mēs neiesim. Tur man Kaspars, diemžēl, nelaiž, tur viņš man saka, tur vajag miljonu, lai es tik klāt. Var nepietikt. Arī nepietikt, miljonā netikt. Kur mēs tad esam? Kas šitas ir, jā? Jā, šeit būs tā telpa, kur attiecīgi spēlētāji nāks un viņi dos intervijas. Viņi stāvēs pie šīs sienas, viņiem visiem būs jāiziet cauri. Un te visur stāvēs žurnālists. Un šobrīd jau mums ir akreditēti virs 200 žurnālistiem. 200 žurnālisti? Jā, bet mēs saprotam... Cik ir ne latvieši? Ne, cik latvieši žurnālisti un vispār nav latvieši? Es to, protams, nepateikšu šobrīd, jo atkal, lai daži atkal nepieķerās pie vārdiem, es zinu, ka mums ir virs 200 žurnālistiem. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Mēs redzam, kas tur darās. No tejienes viņi nāks, jā? Jā, viņi nāks no tejienes. Viņi nāks no tejienes, kur mums ir cilvēki, kas jau darbojas, lūdzu. Kur mēs ejam tālāk? Tālāk mēs ejam uz šejieni. Parādīsim galveno telpu. Mēs tur apsīsimies galveno telpu. Tā ir viena telpa, kas ir principā visinteresantākā. Tas ir daudz interesants telpas. Reku ir viskrūtākā telpa. Kas šitas ir? Šeit ir arī speciāli mums bija jānodrošina, lai komandas varētu svaru zāli.
Tā kā te var pakačāties. Yes. Kas ir krūtākais sportists, kas te būs vispopulārākais no visas pasaules, kas te būs? Nu, te būs, noteikti te būs Jokič. Jokič, es ar Jokiču. Jokič ar šo hanteli cilās, es arī. Mans, ka Dončić jau cilāja viņu. Jau cilāja, jā? O, reku jau ir, Tieši Reku jau ir, let's go. Labs. Šis labs. Šis bija nice, šis nice. Kur mums vēl Tas, jā. kaut ko nice apsīties? Nu, mēs varam tad aiziet uz to. Jā, obligāti. Tā, un tad reku te, no teienes nāk sportists ārā, ne? Viņiem ir tur gardrobas, viņi nāk šādi, viņi iziet Šies te. cauri, un tad viņi attiecīgi pēc tam iet uz savām gardrobēm. Jā, ejam pasīties, ne? Nu, mēs īsti tagad treniņš, mēs varam tikai ar vienu aci uzmest. Davai, bišķi, mēs te... Ja tomēr šodien pēdējā diena tāda, tā kā mēs redzam, šeit viņi nāk, tur varbūt tā tad neejam, ja netraucēts. Tā kā, Te viņi nāks, te viss notiks, jā? nu, tur viņi te viņi nāks atpakaļ, jā, un tā kā te pa lielam. Izstāsts iespaidīgi. Izstāsts ļoti iespaidīgi. Jā, te mēs varam aiziet vēl parādīt to mēdīju rūmu, kas Davai. bija diezgan iespaidīga, māks, ka arī ar tiem tunelīšiem. Nu, kur te mēs redzam, kā ir pirmā stāv, kur plūsma, viss ir nobrendots, viss Eirobaskets. Tad te būs visādi termoltona aktivitāte, te būs visādi aktivitātes mūsu sponsoriem, FIBAS atbalstītājiem. O, reku te. Tātad, te sportisti nāks, viņi nāks no tās puses, Viņi ne? nenāks. Pēc spēlēm daži izveidotie sportisti, treneri, kurus sauks uz preskonferencēm. Viņi nāks pa to tunelīti no zāles tur, kur mēs redzējām, un viņi nāks tur. Un, Atnākam iekšā. jā, O, jau salikts ir jau. te jau būs rekur žurnālistiem, jo līdz šim mums bija telpa Arēnā Rīga bija 7 reizes mazāka. Tā kā Sanāk, te būs sportisti, jā, viņi tur sēdēs un te žurnālisti uzdos jautājumus. Jā, labdien. Spēle uzvarēja. Te viņi būs, vai ne, un tad žurnālisti. Jā, tad pasēdēs, parunās, protams, ka te atkal viss būs nobrenddots. Jā, interesanti. To tuneli varbūt varam aiziet. Davai, ejam apsies tuneli, pa kuriem nāks iekšā sportisti, jā? Jā, protams, ka tas viss ir uzbūvēt telts, ievilkt elektrība, kandīškas, jo bez tā noteikti mums neko neļaut. Un tad reku te, un tad reku viņi nāks no Nāk tienes, no jā? turienes nāks, Reku turienes nāks. aizies šeit. Jā, jo šito īstenībā neviens jau neredz. Saprot, šis ir tāds, principā, mēs rādām visu, kas notiks, ko neviens neredz. Ok, labs. Un tad mums klāt vēl ir olimpiskais centrs, kur ikdienā ir 3 vai 4 zāles. Tas viss ir iztīrīts. Tur uzbūvēti tādi paši līdzīgi gaiteņi, kur notiek brīvprātīgo ēdināšana. Tajā tur olimpiskajā centrā, jā? Jā, kur notiek mēdīju, kur žurnālists taisa savus rakstus, kur viņiem ir darba zona. Protams, ka tur visur ir pastiprināts internets, lai būtu daudz jaudīgāks, jo skaidrs, te visam jābūt ir pasaules līmenī, jo tas signāls nevar pārtraukt ne uz vienu brīdi, nekāds, tā kā te jābūt visaugstākā līmenī. Tā kā šis viss sākas 27. augustā un beidzās 14. septembrī. Un cik ilgu laiku jau jūs to visu būvējat, ko mēs tikko rādījām, visu parādījām, pastāstījām? Uzbūve īstenībā sākās pirms pāris dienas. Ārā viss sākās jau kādu laiku iepriekš, bet zālē, protams, ka tas arēnā tas viss notiek nedēļu, 10 dienas. Jo skaidrs, ka pirms tam ir bijuši pasākumi, pirms tam jau mūsu izlase arī spēlē. Tie, kas bija uz pārbaudas spēlēm, redzēja, ka nekas no šitā vēl nav bijis. Tā kā, es saku, arēnas cilvēki ir tādi profesionāļi, viņi māks dienas naktīši to visu. Bet mums arī bija olimpiskā kvalifikācija, kas bija interesanti. Tie, kas bija uz olimpiskā kvalifikāciju, bija ne tik traki, bet bija līdzīgi. Un nākamajā dienā bija Brian Adams koncerts. Te es iedomājos, pa nakti izraut ārā, visu setupu uzlikt, lai būtu koncerts. Wow! Labs. Mēs visi varam. Let's go. Tā, liels paldies par tūri un lai viss izdodās sacensībās. Paldies!